tur ir viena brīnišķīga aktrise, kas, starp citu, diezgan bieži gadās amatieru teātra izrādēs, kas spontāni izpelda kaut kādu pilnīgi brīnišķīgi, briljanti. Un iecere, un tas, kā tas viss notiek, dekorācija, ritmiskās ainu maiņas un brīnišķīgā noskaņa, tur virknējums tā izrādē. Es skatījos tikai uz šo aktrisi. Caur viņu viss notika, viņas stāsts notika caur to, kas arī tur tajā sižetā paredzēts. Viņas ietērps, viņas skatiens, viņas siluets un noskaņa, viņas līdzdalība. Dažreiz varbūt tur pat nevar saprast, pa ko tur, kas tur notiek. Tad jūs paskatieties uz šādiem te gadījumiem, kā šajā aktrisē tādā situācijā. Un viss pilnīgi kļūst skaidrs. Vārds sakot, Šakāļu uzbrukums ir ārkārtīgi krāšņa, varētu teikt, savos noteiktos rāmjos episka izrāde ar ļoti gaumīgi atlasītu scenogrāfiju, ar ļoti brīnišķīgu ritmisko zīmējumu un ar nejaušībām, kas rodās ik pa brīdim šajās nosacījumos. Un, kā jau es teicu, jā, ar ļoti atbilstošu un brīnišķīgu tēlotāju sastāvu.